apmēram šitā. Te nokāp zemē, pārbaudīt. Vēl te kādu pusmetru viņu jāpadzen iekšā. Un tad es varēšu tā kā brīvāk te variet ar to aizmuguri. Gadījumā, ja kas, un tad šitai pusē arī es kaut ko vēl varu nolikt. Bet, es ceru, ka nevajadzēs. Varbūt drošības pēc uzreiz jau nolikt. Jā, kaut kā es domāju tagad jāslēdz pilnais bloķis un tad jārauj viņu augšā tā priekšu. Un gadījumā, ja kas, tad varbūt jānoliek viena plāksne šitā. Jo te tas ceļš tāpat jāpārtaisa. Viņš šeit, kur ir taisīts ar tādām atstarpēm. Reku te var redzēt. Reku te tā plāksne, kur es izņēmu. Te bija atstarpe. Tur visām plāksnēm ir atstarpes. Reku ten ir atstarpes. Un tas nekam neder. Viņas ir jāsaliek. Viss kopā vien pie otras. Tā kā šitas ceļš te būs jāpārriktē tās plāksnes. Tā kā tā. Izskatās. Vajadzētu tā kā saiet, ne? Galvenais šitādās situācijās saglabāt vēsu prātu un mēģināt izštukot, ko un kā labāk darīt. Ko vajag darīt, ko nevajag darīt. Ko nevajag darīt, galvenais tagad nevajag aizmuguri nodzīt no plāksnēm nost. Tas ir pats galvenais tagad, ko nevajag darīt. Es iedzēru, uztaisīju tēju, iedzēru tēju. Nedaudz padomāju, paštukoju. Tagad jāsaliek šitā plāksne te. Bišķi to jāpadzen iekšā. Un tad jau jāmēģina dabūt atpakaļ atkal. Jācīnās tālāk, jāmēģina dabūt to priekšu atkal augšā.